Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. 1 solis sagatavošanās. Pirms uzsācat motoru nomaiņu, pārliecinieties, ka jums ir visi nepieciešamie rīki, skrūvgrieži, atslēgas un jauns motors. Atcerieties, ka mēs piedāvājam arī bezmaksas diagnostiku, tādēļ, ja neesat pārliecināts par problēmu, varat to izmantot. 2. solis – izslēdziet ierīci. Pārliecinieties, ka Dyson SV46 ir izslēgts un izņemts no elektrības. Drošība ir pirmajā vietā. 3. solis – noņemiet apvalku. Izmantojot skrūvgriezi, uzmanīgi noņemiet apvalku, kas aizsargā motoru. Parasti ir vairākas skrūves, kuras jānoņem. Ievērojiet, kuras skrūves ir noņemtas, lai varētu tās viegli atgriezt atpakaļ. 4. solis – atvienojiet motoru. Kad apvalks ir noņemts, atrodiet motoru un uzmanīgi atvienojiet visus savienojumus. Tas var ietvert elektriskos savienojumus un citus komponentus. Ievērojiet, kā tie ir savienoti, lai varētu viegli pieslēgt jaunajam motoram. 5. solis – noņemiet veco motoru. Izmantojot nepieciešamos rīkus, uzmanīgi izņemiet veco motoru no ierīces. Pārliecinieties, ka neiznīcināt citus komponentus, kas varētu būt ap motoru. 6. solis – ievietojiet jauno motoru. Paņemiet jauno motoru un ievietojiet to tajā pašā vietā, kur bija vecais motors. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi novietots un droši nostiprināts. 7. solis – pievienojiet savienojumus. Atšķirībā no vecā motora, pieslēdziet jauno motoru atpakaļ visiem savienojumiem, ko iepriekš atvienojāt. Pārliecinieties, ka viss ir droši un pareizi pieslēgts. 8. solis – uzlieciet apvalku. Kad motors ir uzstādīts un savienots, uzmanīgi uzlieciet apvalku atpakaļ. Nostipriniet visas skrūves, kuras iepriekš noņēmāt. 9. solis – pārbaudiet ierīci. Pirms lietojat Dyson SV46, pārliecinieties, ka viss ir pareizi uzstādīts un nostiprināts. Ieslēdziet ierīci un pārliecinieties, ka tas darbojas pareizi. 10. solis – piedāvājums pirms remonta. Ja jums ir kādas šaubas vai jautājumi par motoru nomaiņu, sazinieties ar mums. Mēs piedāvājam iespēju saņemt ierīci pie durvīm, un mūsu speciālisti var sniegt profesionālu palīdzību. Izpildot šos soļus, jūs varēsiet veiksmīgi nomainīt Dyson SV46 motoru un atkal baudīt tīrības sajūtu savās mājās. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.